Labdien, mani sauc Ieva un es esmu DB Factory veikala vadītāja. Un tagad es vēlos jums parādīt, kā mājās pagatavot lielisku sarunu sejas ādai, kas īpaši piemērot ziemai un nelabvēlīgiem laika apstākļiem, jo tas pasargās ādu no augstuma, apkuras sausā gaisa, kā arī novērsīs tās sausumu un savilktas ādas sajūtu. Lai to pagatavot, mums ir nepieciešams aptuveni tējkarot šīs riesta. Šeit es to jau esmu izkausējusi silta ūdens peldē. Tam klāt es pievienošu ēdamkarotu jojobas eļļas, 3 ēdamkarotus kliņģerīšu eļļas un aptuveni 5 pilienus kumelīšu ētriskās eļļas. No šīm te sastāvdaļām man sanāks ļoti lielisks sarunas sejas ādai, un to pildīšu uz šādā te trauciņā. Tad šim te izkalsētām šīs viestam es pievienošu 1 ēdamkarotu jojobas eļļas un 3 ēdamkarotus kliņģerīšu eļļas. Kliņģerīšu eļļa ir ļoti liela sausa iekļautuši jādai, jo tā novērš apsārtums, miezi un cits nepatīkams savas sādas blakus jojobas eļļas un nedaudz šīs viesta maisījumam. Tagad pievienosim arī ētriskās eļļas. Konkrēti es izmantošu kumelīšu ētrisko eļļu. Ja tā ir nomierinoša, tad tiek aizvīta. Šeit es pievienojuši 6 pilienus un tiek šī te saruna daudzama, tad pilnīgi pietiekoši. Visu kārtīgi samaisu. Un pildīšu šo tādos 30 ml tilpuma trauciņu. Šo sarunu daudumu man sanāks piepildīt trauciņu aptuveni līdz pusei. Tā kā tam ir īpaša airas sistēma, tad tas nepieļauj gaisa piekļuvi šim sarumam. Mēs droši varam arī trauciņu pildīt uz pusē. Šādi mums vienkārši lietot šo te kumbīgu sarumu. Šo te sarumu var izmantot vai nu vakaros, vai no rītiem pirms kosmētiskas klāšanas, maigi iemesējot to pavisam nedaudz sejas ādā, kas novērsīs ādas sausumu, kā arī citas nepatīkamas izjūtas, kas var rasties ādai ziemā. Ceru, jums patīk, un lai izdodas gatavojot!